Esiet sveicināti remigrācijas tematikai veltītajā EURES raidījuma ciklā Es informēts atgriežoties Latvijā. Mani sauc Andris Segliņš, esmu Nodarbinātības valsts aģentūras EURES konsultants un šī raidījuma cikla vadītājs. Uz raidījumiem es aicinu dažādu nozaru ekspertus, lai apspriestu jautājumus, kuri būtiski mūsu tautiešiem, kur atgriežas Latvijā vai apsver šādu iespēju. Katrs raidījums ir veltīts noteiktai tēmai, un šodien mēs runāsim par mājokļu pieejamību Latvijā un par atbalstu mājokļu iegādēji. Un šodien uz raidījumu esmu uzaicinājis viesi Kasparu Sausovu, kurš ir Luminor mājokļu kreditēšanas eksperts. Labdien, Kaspar! Labdien! Un iesāksim varbūt ar tādu kopējo šī brīža situāciju un tādām tendencēm mājokļu tirgu. Kāda ir šī mājokļu pieejamība un kādas varbūt arī šās vidējās varbūt cenas, kā jūs saskatāt? Varbūt tad sākšu uzreiz ar vidējām cenām, par ko tad var iegādāties jaunu mājokli vai jaunu mājokli mājsaimniecībai. Ja mēs raugāmies uz sēriju dzīvokļiem, kas principā ir lielākoties padomju dzīvokļi, vidējās cenas Rīgā svārstās ap 1000 eiro kvadrātmetru. Proti, ja dzīvoklis ir 70 kvadrātmetri, tad kopējā cena šim dzīvoklim vidēji būs ap 70 000. Protams, ka šeit ir vienmēr jāņem vērā fakts, kad dažādi dzīvokļu īpašuma stāvokļi, dažādas lokācijas un tās vērtības var ļoti variēt. Ja? Varbūt sliktā stāvokļa, sliktā lokācijā varbūt maksāt daudzreiz mazāk nekā laba lokācija ar labu remontu. Un, ja mēs raugāmies uz jauno dzīvokļu segmentu, proti jaunie projekti, kas tiek uzcelti un klients ir pirmais, kurš iegādājas šo dzīvokli un pirmais, kurš viņa dzīvoklī dzīvo, tad principā šeit šīs cenas svārstās no kaut ko vidēji aptuveni no 2200 eiro kvadrātā līdz 2500 eiro kvadrātā, kas principā kopumā, ja mēs skatāmies no 2200 cenu, tad principā tas būtu virs 150 000, ap 150 000 maksātu tad līdzvērtīgi izmēra šis te jaunais projekts. Ja? Bet jauniem projektiem arī jāpiezīmē, kad ir jaunie projekti, kas ir varbūt tāda ekonomiskākā segmentā, jārēķinās arī ar to, kad šī cena ir arī daudz augstāka. Ja, teiksim, 3000 par kvadrātmetru arī ir sastopami dažādās vietās. Ja, tā kā tas arī jāņem vērā, ka tās cenu amplitūda ir diezgan liela. Jā, un tad varētu teikt, ka ir pieejami gan šie padomju laika celtās mājas, ja, un dzīvokļi, gan arī ir jaunie projekti. Ja. Tad varētu teikt, ka ir klientam izvēle, ja, ko izvēlēties. Principā, ja mēs raugāmies tādā garākā nogrieznī, kā tad ir mainījies varbūt šis nekustamo īpašumu tirgus, tad varbūt paskatīsimies nedaudz atpakaļ pie iepriekšējās atrisinājuma, kas bija Covid krīze. Bija tas mirklis, atnāca Covid, un visi, principā, uz mēnesi, kad Latvijā sākās lockdown, uz mēnesi visi iepauzēja visas darbības, un visiem šķita, ka tūlīt būs tāda liela satricinājums nekustamā īpašuma tirgu, Covid krīze, un kad tās cenas varētu krist, un kad neviens nevēlēsies iegādāties nekustamo īpašumu. Bet kas patiesībā notika? Notika pretējais efekts. Kad izrādījās, ka dzīvojot mājās, jo līdz šim māju tas koncepts bija mazliet savādāks izveidojos. Viņš nebija vieta, kur pavadi visu laiku, bet tā bija tāda vairāk daļai sabiedrības bija tāda vieta, kur man ir gulta, kur es uzturos zināmu laiku, bet lielāko daļu es esmu prom no mājas. Ja? Un līdz ar to sabiedrībā šī vajadzība pēc cita mājokļa, viņa uzlabošanas vai papildus telpas, ja, ko mēs ļoti redzējām, kad skaidrs, ja tas mājoklis kļūst vienā dienā par bērnu dārzu, skolu, iepirkšanās centru, izklaides centru, darba vietu vienlaikus un tādā ļoti koncentrētā vietā, tad daudzi iedzīvotāji sāk skatīties, mums vajag papildus telpu, mums vajag papildus istabu. Ja? Un līdz ar to īstenībā nekustamo īpašumu tirgus Latvijā un daudz kur citur arī piedzīvoja tādu papildus pieprasījumu, ja? Papildus izrāvienu. To mēs redzējām gan Latvijā, gan arī citās valstīs, arī Baltijā diezgan līdzīgi bija. Un papildus, kas vēl sekmē šo nekustamā īpašuma tirgus varbūt tāda attīstība, bija tas, ka ierobežotas iespējas tērēt naudu un sabiedrībā veidojās lielāka uzkrājuma, un tādā veidā bija arī lielāks rocība ar šo kredītu gadījumā dzēšot pirmo iemaksu. Un tad Covid laikā, ja mēs raugāmies par to pieejamību, ņemot vērā lielu pieprasījumu, izveidojās tāds pārdevēja tirgus. Mēs bieži vien novērojam tādas situācijas, varbūt ļoti bieži, bet bija atsevišķi gadījumi, kad kāds iedzīvotājs vēršas bankā 8 reizes pēc kārtas
Un tas iemesls, kādēļ viņš katru nākamo reizi vēršas bankā, jo tas īpašums, kur viņš jau bija noskatījis, ir jau pārdots. Tāda neliela sacensība pēc īpašumiem veidojās. Labi īpašumi tika pārdot ļoti ātri. Un līdz ar to arī cenas diezgan sakāpa. Arī Covid laikā, principā, ļoti strauji izaug šīs attālinātā darba iespējas, un Latvijas, teiksim, tādos attālākos vai tādos reģionos arī ļoti palielinājās pieprasījums pēc īpašuma. Ja mēs Latvijas gadījumā runājam, kad apmēram 70% vai 70-80% no visiem darījumiem notiek Rīgā, tad Covid laikā palielinājās šis pieprasījums arī ārpus Rīgas. Daudz īpašumi, kas bija ilgāku laiku tirzniecībā, tika izpirkt lauku īpašumi, tādi īpašumi varbūt, kas nav tur pārāk labā tehniskā stāvoklī. Iedzīvotājiem ilgāku laiku pavadot tādu, nosauksim, 4 sienās, viņiem radās vēlme būt tuvāk dabai, kaut kur būt ārā, kaut vai tikai vasaras periodā. Un tad lauku īpašumi arī tika diezgan lielā apjomā, teiksim, izpirkti, kas bija pieejami. Un tie īpašumi, kas ilgāku laiku bija tirzniecībā, viņiem arī parādījās pieprasījumi. Papildus jāmin arī, ka šis reģionālais nosegums, kad arī citās pilsētās ārpus Rīgas būtiski arī pieauga šī nekustamā īpašuma cena. Ja mēs runājam par Latvijas kontekstā, tad aktīvākās pilsētas ārpus, teiksim, Rīgas un Pierīgas, par Pierīgu es tomēr saucu tādu diametru vai rādijus ap Rīgu, kas ir tādi 0 līdz 50 kilometriem. Ja? Tad pirms Covid laika mums vēl tas rādijus ap Rīgu bija tās 35 kilometri, tas bija tāds Pierīgs. Tas attālums, tagad es teiktu, ka jau viņš ir mazliet palielinājies. Ja? Un, ja mēs skatāmies ārpus šī loka ap Rīgu, tad Liepāja, Valmiera noteikti tādas pilsētas, kurās ir ļoti aktīvs arī šis nekustamā īpašuma tirgus. Ja Liepājā, teiktu, mēs skatāmies 2019. Gadu pret 2020. Gadu, šīs nekustamā īpašuma cenas faktiski pieauga gandrīz dubultā, ja? Par nekustamā īpašumu un ļoti tālu neatliek no Rīgas cenām. Un tad bija pēc Covid laika ļoti figurēja šis pārdevēju tirgus, kā es iepriekš jau minēju. Jā, tad no tā pārdevēja tirgus nedaudz tagad pārvēršās šis viss tirgus uz tādu pircēju tirgu vairāk. Jo saprotot, kas notiek, teiksim, Krievijas kontekstā, Ukrainas kontekstā, kad šī enerģijas cenas strauji palielinās, mēs jau novērojam, ka vasaras periodā to dzīvokļu skaits, kas tiek izlikts tirzniecībā, sludinājumu portālos, sāk palielināties. Un īpaši palielinājās tie dzīvokļi, kas ir 3-stabu dzīvokļi, tāds segments. Jo vasaras periodā īsti nebija skaidrs, ar ko tad vajadzēs konkrēti rēķināties siltumrēķinos. Nebija skaidrs, kāds būs valsts atbalsts, un tās bailes un neziņa veicināja to, ka ir diezgan liela šī iedzīvotāju vēlme vairāk pārdot šos īpašumus. Darījumi turpināja notikt līdzvērtīgā apjomā, un mēs varam caur šo secināt, ka no pārdevēja tirgus šis ir pārvirzies uz pircēju tirgu vairāk, tam pircējam, kuram iepriekš bija diezgan ierobežots iespējas izvēlēties, un labi īpašumi tika pārdot ļoti ātri, un tev bija jābūt ļoti veiklam, lai šo īpašumu iegādātos, jo viņš ir tāds ļoti labs. Tad pašreizējos apstākļos tas piedāvājums, ko man kā pircējam, uz ko skatīties, ir daudz plašāks. Tirgu ir parādījušies daudz vairāk īpašumu, un tas pārdošanas cikls, cik ātri šis dzīvoklis vai īpašums tiek pārdots, viņš ir ilgāks. Proti, man kā pircējam pašlaik ir labāki apstākļi. Arī mēs redzam, arī cenu, teiksim, neliela korekcija cenās notiek. Ja mēs runājam par jauno dzīvokļu segmentu, tad noteikti pēc pašreizējām indikācijām nekas neliecina, ka šīs cenas varētu mazināties. Ja? Šis līmenis ir sasniegts, un viņš ir lielā mērā veidojies no būvniecības cenu kāpuma. Savukārt, ja mēs raugāmies uz tādu sēriju veidu vai padomlaiku dzīvokļu segmentu, tad mēs redzam, ka notiek nelielas korekcijas, vai principā tāds vairāk varētu teikt, ka cenu stabilizācija. Jo iepriekš bija tāds ilgāks laika periods, pēc Covid periods bija īstenībā tāds periods, kur ļoti strauji sāka tās cenas augt un cenu kāpums bija diezgan liels. Tad tagad mēs zinām, ka ir cenu stabilizācija. Jā, tur mēs tādos ikmēneša tirgus apskatos mēs redzam tādus tendences, ka kaut kur cenas samazinās, bet viņas joprojām ir tādos ļoti mazos apjomos, viņas samazinās statistiski. Un varētu būt, kad ir kaut kādi segmenti, kur šīs cenas arī varētu samazināties. Ja, teiksim, kur ir lielāki šie īpašumi un lielāks attiecīgi
šīs te izmaksas par apkuri, tās ēkas, kuras nav renovētas, un ir kaut kādi citi šie te jautājumi, kas ir ap un par apkuri. Ja? Un, ja mēs runājam par apkuri kopumā, šis te jautājums ir skaidrs, ka ir ļoti būtisks, ko skatīties, ja kāds vēlas iegādāties īpašumu. Un šeit es gribētu vērst uzmanību ne tikai uz to, ka ir jāraugās uz māju, kāda viņa ir kopumā, kas ir ļoti svarīgi un fundamentāli, ja mēs runājam par apkurss rēķiniem. Ja? Jo siltināta, renovētu māju būs viens stāsts, jaunais projekts būs vēl viens cits stāsts, un tad ir padomju laika ēkas, kurām nav nekāda veida remontdarbu. Skaidrs, ka tie būs dažādi stāsti, sākot ar to, kad padomju laika mājās nav iespēja pašiem regulēt siltuma padevi, ja tādā veidā ietekmējot apkurss rēķinus, ja, bet padomju laika mājās, kāda siltums ir, tāds ir, un regulējot radiatorus, tas neietekmē nekādā tiešā veidā šo siltumu, šo rēķinu. Bet ļoti būtiski arī pašreizajos apstākļos, kas ļoti spilgti pašlaik parādās, kad viens ir māja, protams, bet otrs ir, kas piegādā šo siltumu. Jo šīs te izmaksas par kilovatstundu siltumam var atšķirties pat līdz 3 reizēm. Ja? Tas atkarīgs no tā, kas piegādā šo siltumu, kurā novadā mēs atrodamies, kas apkalpo konkrēto māju un kā šis siltuma ražotājs, tad uz kā bāzes viņš veido šo savu siltumu. Ja? Rīgā nav dārgākā. Rīgā īstenībā Rīgas siltums ir diezgan draudzīgs kopumā. Ja mēs skatāmies uz kopējo fondu, viņš ir diezgan draudzīgs. Ir zināms, teiksim, citas pierīgas novadi vai pierīgas apgabali, kur šī maksa par siltumu ir daudzreiz augstāk. Ja? Tad vienmēr sakot, tāds viens praktiskais padoms, ja mēs ejam caur tādiem praktisko padomu puses, tad ne tikai skatāmies uz mājas energoefektivitāti un kāda tā māja ir un kāda ir veikta uzlabojuma kopumā, bet arī skatāmies, kas viņu apkalpo un kāda ir reālā cena par šo siltumu. Ja? Tad tie divi elementi tiešā veidā ietekmē šo kopējo cenu. Varbūt tā, ka kaut kur pierīgā, teiksim, Ķekava un Mārupē ir diezgan augsts šīs cenas. Varbūt tā, ka jaunā projektā cena par siltumu var būt augstāka vai līdzvērtīga kā par Rīgas dzīvokli padomju laika mājā. Kas no vienas puses šķiet mazliet absurdi, bet tā tas veidojās, jo tas viens komponents ir, cik es pats patērēju daļu manas mājas energoefektivitātes un šiem siltumzudumiem, bet otrs ir, cik man maksā tā enerģija, kas man tiek piegādāta. Ja? Un diemžēl es nevaru vienkārši mainīt šo piegādātāju. Ja es esmu Rīgā, es nevaru pateikt, man lūdzu siltumu piegādājiet no Ludas, jo tur ir lētāk šī tarifi. Ja? Tā kā, tavā ziņā tas ir ļoti būtisks jautājums, kam pievērst uzmanību. Jā, diezgan daudz šie faktori, kas būtu jāņem vērā, gan, kā mēs dzirdējam, gan kādam nolūkam mēs plānojam šo māju piegādāties, ja mēs plānojam strādāt no mājām, tad tas būs viens faktors, ja mums arī, protams, ir bērni, bērniem arī savu spēļu platību un tā tālāk savu istabu un, protams, arī visi šie tehniskie faktori. Un jā, reizēm pat cilvēki varbūt neiedomājās, liekas, ka māja ir siltināta un tik viss būs kārtībā, bet izrādās, ka šis siltuma piegādātājs ir salīdzinoši ļoti dārgs. Ja? Un, tad var teikt, jāveic tāda neliela izpēte, visus šos minētos faktorus izvērtējot, un tad jau pie kaut kādas slēdziena mēs nonākam, kurā virzienā mēs ejam un kādu veidu mājokli mēs meklējam. Un mūsu tautiešiem, kuri jau tādi ilgāk laiki bijuši prom no Latvijas, ko jūs varētu ieteikt, kā varbūt tā vieglāk orientēties te dzīvokļu tirgu un kur meklēt informāciju tieši par mājokļiem, būt arī lauku īpašumiem, ja kādam ir vēlme reģionos dzīvot? Jā, viena lieta, kas nav noteikti mainījusies, man liekas, jau ļoti ilgu laiku, tas ir ss.lv. Viņš joprojām ir Latvijā populārākais sludinājuma portāls, kur var nopirkt sākot no lietotām akšķerēm, beidzot ar jaunākiem automobīļiem. Ja? Tā kā ss.lv ir viens labs indikācija, kur skatīties, kas ir pieejams un kāds ir šis cenu amplitūda, par ko pircēji vēlas pārdot. Ja? Skaidrs, ka jebkurš pārdevējs gribēs savu īpašumu pārdot par iespējami augstāku cenu, un tad jautājums ir, kā es varu saprast, ka tā cena ir tāda atbilstoša. Ja? Jo reizēm grūti novērtēt, vai tas ir godīga cena vai nav godīga cena. Un principā ir tā, ka ja tas ir darījums ar hipotekāro kredītu, tad jārēķinās, ka vienmēr darījumā būs nepieciešams vērtējums.
Ja? Un vērtējums ir principā tāda certificēta speciālists sagatavos dokuments, kurš pasaka, šāda ir viņam tāda objektīvā tirgus vērtība, skatoties līdzīgu darījumu, līdzīgu īpašumu, reālos pirkumus līdzīgās lokācijās. Ja? Un tas ir viens. Un tad principā, ja mēs skatāmies, ka ja mēs esam noskatījuši jau konkrēti īpašumu, tad mēs vienkārši varam pajautāt pārdevējiem, vai jums ir veikts vērtējums šim īpašumam. Tas būtu tāda viena praktiskā puse. Ja? Un tad viņi, ja ir, tad var lūgt padalīties, jo vērtējumā būs ne tikai cena, bet arī vērtējumā būs daudz aprakstīts par šo īpašumu, kas varbūt dažreiz netiek atklāts sludinājuma tekstā. Ja? Jo tur, teiksim, skatoties īpašumu iegādē, ir arī virkni ar citu jautājumu, kas ir jāvērtē ir kādi juridiski apstākļi, jāskatās ir proti, vai zeme pieder dzīvokļu īpašumiem, vai nav, vai kādā formātā. Tas ir māju gadījumā, protams, vēl ir svarīgi ir piebraucamais ceļš, kam juridiski pieder piebraucamais ceļš. Tad vēl dzīvokļu gadījumā ir ļoti svarīgi raudzīties uz pārbūvēm, kādas pārbūves veiks mājoklī. Ja? Un tur ir ļoti daudz lietas, kas papildus ir jāskatās iegādes procesā, un tad vērtējumā tad šis tiek atklāts, teiksim, norādīts. Ja? Tad mājokli veikt pārbūvi, kur nav saskaņoti, ja? Un tas ir ļoti būtiski. Ja mēs vēl neesam tikuši līdz konkrētam īpašumam, bet mēs gribam saprast, aptuveni, kas cik maksā. Ja? Tad viens ir SS, bet tur jāļautinās to, ka SS ir tāda pārdevēja vēlamā cena. Ja? Nevienmēr tā ir tāda reālā cena. Iepriekš mēs, kad bija tas periods pēc Covid, kad bija tas pārdevēja tirgus, mēs bieži redzējām, ka tie darījumi notiek virs vērtējumiem. Ja? Un tagad mēs redzam, ka tā cena stabilizēs vērtējumu līmenī. Un viena lieta, praktiska lieta, ko jebkurš potenciālais pircējs var apskatīties, izdarīt, ir viens, var sekot līdzi tirgus spēlētāju šiem te regulārajiem tirgus apskatiem, pieņemsim Latio vai Arko Real Estate veiktiem tirgus pētījumiem vai tādu vidējā temperatūras slimnīcā. Ja? Cik tad maksā tur kvadrātmetrs par padomu laiku dzīvokli un cik tam maksā kvadrātmetrs jaunajā projektā. Tas būs tāds ļoti vispārējais ieskats jāatzīst, bet jau pavisam konkrētu ieskatu, tad kādi darījumi ir notikuši, var apskatīties cenubanka.lv. Tātad tas ir portāls, kurš arī piedāvā regulārus tirgus apskatus. Viņš piedāvā gan detalizētus apskatus par mikrorajoniem, kur kas cik maksā vidējās cenas, gan arī jau pa īres tirgu, un arī ir tāda cenu bankā ir tāda lieliska iespēja, jāatzīst, tas ir maksas pakalpojums, bet tā samaksa ir samērīga, viņa nav ļoti liela, ir iespēja apskatīties konkrētus darījumus un par kādām summām tie konkrēti darījumi notikuši. Proti, ja man interesē, pieņemsim imantu, un es gribu iegādāties tur kādu īpašumu, tad es varu cenu bankā apstīties imantā notikušajos konkrētā laika nogriezienī notikušos darījumus, redzēt, kāds cik liels bija dzīvoklis, redzēt, kāda bija darījuma summa un apskatīties arī tehnisko stāvokli. Jo dzīvokļu gadījumā ir ļoti būtiski, ja mēs nepērkam jaunu dzīvokli, kurš tikko ir uzcelts un mēs zinām, ka kādā stāvoklī viņš ir, tad padomju laiku vai otrreizējā tirgū šiem dzīvokļiem ir ļoti liela nozīme cenai no viņa tehniskā stāvokļa. Ja? Ja tur ir tāds, teiksim, autentisks remonts un joprojām ir jūtama tā uzcelšanas aura, ja? un vecās mēbeles no tā laika, ka tā māja tika uzcelta un tur prasās principā pēc tāda kapitālā remonta, cena būs viena, bet ja savukārt tur ir veikts nesen remonts, tā cena būs pavisam kardināli savādāk. Un caur šo te cenu banku principā ir iespēja apskatīties konkrētus īpašumus, konkrētā lokācijā, ar konkrētu apdars un remontu līmeni, pat cik tad ir notikuši darījumi. Un tādā veidā jau tuvināt to savu sajūtu, cik kas maksā. Jā, paldies. Tas ir vēl viens aspekts, tad jau cenu izvērtēšanā arī tam vispārīgam ieskatam. Mēs arī čatā ieliksim šīs adreses, ko minējāt Latio un vēl un arī cenu banka. Jā, un arī cenu bankā, lai arī kādam ir interesi, noteikti var pastīties un arī ieteicams pastīties, jo mājokļu iegāde tas tāds ļoti nopietnas solis, ja, un bieži vien tas ir tāds ilgtermiņa ieguldījums, un šeit nevajadzētu paļauties varbūt tādam pirmajam iespējam tiešām visu pēc iespējas pārbaudīt un salīdzināt, ja, un ja mans iedomu mājoklis, esmu smiedomājis, kāds viņš ir, un varbūt es atrodu līdzvērtīgi un salīdzinu gan cenas, gan tehnisko stāvokli, lai es tā praktiski un reāli varētu novērtēt to piedāvāto
pārdošanas cenu. Jā, nedaudz arī. Jā. Vēl viena lieta, varbūt, ko jūs varat vēl pieminēt pie šī, ja interesi ir iegādāties, protams, kad vēl ir iespēja uzrunāt kādu māklari, kurš ir Latvijas tirgū, protams, ka tas arī ir maksas pakalpojums, bet viņi principā lielā mērā meklē, viņi zina tirgu un viņiem ir arī savs šis piedāvājuma klāsts, ko viņi ir piedāvāt. Ja, tas arī ir vēl viens veids, kā var meklēt īpašumu, uzrunāt mākleri, sevišķi, ja mēs pašlaik neesam klātesoši vai mēs plānojam tikai kaut kad atbraukt. Tad mēs jau saulēcīgi ar mākleri varam izklos jautājumus izrunāt, un tad, kad mēs atbraucam uz Latviju, ja, tad mēs varam jau ar mākleri ieplānot šīs kaut kādas dzīvokļu apskats. Mākleris arī daudz ko izdarīs, palīdzēs gan par juridiskām jautājumiem, lietām, par procesiem un tā tālāk. Bet, kā es minēju, tas ir tāds maksas pakalpojums, un katram jāizvērtē ir savas vēlmes un iespējas. Jā, šis, manuprāt, arī labs variants, jo tas tomēr ir mākleris, ir savs jomas speciālists, un kurš tiešām jau šeit Latvijā esot jau pārzina šo tirgu un ieteiks varbūt šo labāko arī variantu. Jā, nedaudz mēs pieskarāmies arī par šīm reģionālām atšķirībām un tika papētot šo sludinājumus, jā, Rīga un Pierīga šīs dzīvokļu cenas tomēr ir dārgākas, bet minējāt arī, ka jā, ir Liepāja, Valmiera aktīvi. Šī mājokļu tirgi, varbūt arī kaut kādas tādas reģionālās atšķirības tādā Latvijas fonā, vai ir tādas izteikti redzamas? Es teiktu, lielā mērā viss atkarīgs no darba vietām un reģionālās aktivitātes. Jā, teiksim, ļoti aktīvs ir Rīgas Pierīgas tirgus. Mārupe, es teiktu, ka jauno dzīvokļu skaitā drīz būs ļoti tuvu Rīgā uzceltiem jauniem dzīvokļiem. Jā. Tā Rīga mazliet tā izplašās, jā, un arī, ja mēs runājam par privātmājām, tad arī aizvien vairāk un aizvien tālāk tās privātmājas no Rīgas tiek būvētas, bet ar domu, kad mana ikdiena ir Rīgā. Un arī visas, teiksim, pilsētas, kuras ir sasniedzama attālumā, mēs viņus uzskatām par tādiem Rīgas guļamrajoniem, vairāk vai mazāk. Tā skaitā Sigulda, Ogre, jā, teiksim, Jelgava arī lielā mērā. Diezgan daudz, teiksim, šī plūsma ir uz Rīgu, un tās cenas lielā mērā tiek turās augstas, atšķirība ir pret Rīgu diezgan jūtama, ja? Bet ja mēs salīdzinātu, pieņemsim, Bolderājas vai Sarkandaugavas cenas pret Ogres cenām, es teiktu, ka droši vien būtu stipri līdzīga cena, ja, kvadrātmetrā par dzīvokli. Tad mēs redzam, ka ir šie reģioni, kas ļoti attīstās un tur ir uzņēmumi, ražošanas uzņēmumi un tā tālāk. Kā es minēju, tā ir Liepāja, kurā ir daudz jaunu uzņēmumu un aizvien daudz šīs darba vietas un tā vilkme un nepieciešamība pēc jauniem mājokļiem ir diezgan liela un Liepājā tiek aizvien vairāk un vairāk renovētas mājas, ja, ko mēs redzam. Valmiera un Valmieras apvidus arī, mēs redzam, ka aizvien vairāk un vairāk šie aktivitāti notiek. Vēsturiski arī mēs redzam Latgales pusē, ka šī aktivitāte ir daudz zemāka, ja, ar nekustamiem īpašumiem. Ja, tā kā, teiksim, kad Valmieras puse, Cēsis, ja, teiksim, tā puse ir diezgan aktīva un tad ir Liepājas gals diezgan aktīvs. Ja. Latgales puse, diemžēl, tā vēsturiski tāda aktivitāte ir mazāk, bet, lai gan jāatzīst, teiksim, Alūksnē, mēs redzam aizvien vairāk darījumus, kas notiek tajā pusē, teiksim, tādā reģionā, tad arī tur tādā virzienā tie darījumi arī vairāk notiek. Jā. Tad vēl arī viens tāds salīdzinoši bieži cilvēki jautā par šo dzīvokļu pirkšanu vai īrēšanu. Kam tad dot priekšroku, kādās situācijās? Tāds mūžīgais, man liekas, jautājums. Jā, šis ir tāds diezgan ilgs un tāds mūžam sens jautājums. Es teiktu, ka te ir divi aspekti. Viens ir racionālais, otrs emocionālais. Ja mēs runājam par emocionālo jautājumu, tad vienmēr ir svarīgi saprast. Es varu padalīties ar savu personīgo stāstu. Es esmu nācis no laukiem, es uzaugu laukos un Rīgā esmu iebraucies. Un tad, kad es sāku Rīgā dzīvot studiju laikos, man nebija ne mazāko nojausmu, kas Rīga ir un kāda ir Rīgas rajona un kuras vēlētos dzīvot. Ja? Un tad es izgāju vairākiem īres dzīvokļiem dažādās vietās, un tad es apmēram izveidojos tas priekšstats, kur tad es īsti gribētu dzīvot, kurā pusē, kurā vietā. Un tas ir tas veids, caur īrēšanu ir iespēja notestēt. Ja? Man šeit patīk, kā konkrēts apvidus, kā konkrēti Rīgas vieta, tur labais krasts, kreisais krasts, ja tur vienmēr ir stāsts par to, kurā pusē. Un caur to tad
tad tu saproti, tad šī ir vieta, kas man patīk, jo reizēm liekas, ka forša māja, bet tu sāc dzīvot, un tu saproti, ikdienā tu saskaries kaut kādiem jautājumiem, kas varbūt nepārāk patīk, vai tu saskaries ar lietām, kas, te ir tik forši, te ir tik patīkami, un tur ir visādi kvalitīvi dzīvesvides nosacījumi, ka tur, pieņemsim, 15 minūšu attālumā ir jābūt tur visām lietām, parkiem, pastaigām, tur ārstam, veikalam, tā tālāk, tad vai visās vietās tas izpildās. Protams, arī īres gadījumā tev ir daudz vienkāršāk iespēja pārslēgties no mazāka izmēra uz lielāku izmēru. Ja? Tad, principā, ja mēs saprotam, ka man būs tāds, es pašlaik esmu gatavs padzīvot vienstabas dzīvoklī, man neko vairāk nevajag, tad es atkal tur, man būs visticamāk, es tur mainīšu kaut ko, un tad man vajadzēs 2 stabu dzīvokli, vai uzreiz gribēšu 3 stabu dzīvoklī dzīvot. Ja? Bieži vien arī tā, ko mēs redzam, kad pēc vecuma arī mainās iedzīvotāju vēlme pēc tās lokācijas, kur dzīvot. Jo jaunāki iedzīvotāji studijas un mācības, viņi vairāk vēlās dzīvot varbūt mazākos īpašumos, bet tuvāk pilsētas centram, jo tur visa dzīve notiek un tur viss skola un viss pārējās lietas, kas nepieciešams. Un jo cilvēkiem veidojas ģimene, ir bērni, jo viņu vēlme lielākoties, bet nevienmēr, protams, lielākoties ir vēlme attālināties no Rīgas centra, iet vairāk uz nomalēm, kur ir tāda zaļāka vide, ja, tuvāk dabai, tā ir tā vēlme. Un tad, principā, tas īrēšanas tirgus ir tāds labs tests un tāds labs tāds pagaidu variants. Ja. Protams, ir cilvēki, kuri vienmēr īrē, ja, un viņi saka, nē. Īrēšana man ir, tas ir mans, man patīk, man tāds elastīgums, un es varu šodien dzīvot tur, rītdien dzīvot citur, un ja kaut kas notiek, man nav nekāds liels pienākums jau uz 30 gadiem vai 25 gadiem kā kredīta maksājums. Ja? Un tas ir katra tāda emocionālā šķautne un emocionālā puse. Un tad ir otra puse, kas ir šis te finansiālais jautājums. Ja? Un finansiālā jautājuma pusē var teikt, ka ja mēs raugāmies uz šo te īres tirgu pašlaik kopumā, tad viņš arī ir diezgan saaktivizējies gan pēc Covid laika. Covid laikā īres tirgus arī diezgan tāds sašūpojās, jo turisms bija faktiski uz nulli. Īstermiņa nomas, šie studenti visi mācījās no savām mājām, nebija nepieciešamība braukt uz Rīgu. Ja? Tas īres tirgus jau tā mazliet sabuksējās. Bet tas, ko mēs redzējām, kad šī gada kontekstā atceļot Covid ierobežojums, plus vēl Ukrainas bēgļu papildus spiediens uz īres tirgu, ja, kad šīs īres tirgus arī bija diezgan aktīvs un cenas arī, teiksim, mēs raugāmies, tad vidēji cenas par kādām tiek izlikti nekustamā īpašuma īrē par kvadrātmetru bija 6 līdz 7 eiro par kvadrātmetru. Proti, ja mēs skatāmies to pašu 70 kvadrātmetru dzīvokli, tad īre tādam dzīvoklim maksātu 420 eiro, plus komunālie maksājumi. Jāņem vērā, protams, atkal lokācija un stāvoklis un tā tālāk. Uz ko es vedinu caur šo piemēru? Es vedinu uz to, kad ir jāsalīdzina, kāds ir īres maksājums un kāds varētu būt potenciālais kredīta maksājums. Ja? Un tad mēs raugāmies, viens ir kāds ir tas ikmēneša pašreizējais stāvoklis, jo kredītam, protams, ir pašreiz ļoti aktuāli un ir jāņem vērā Eiribor svārstības, ja, un ir jārēķinās, ka, ja man pašlaik ir kredīta maksājums 300 eiro, tas nenozīmē, ka viņš būs mainīgās likmes gadījumā uz visu kredīta termiņu 300 eiro, ja, kad viņš var svārstīties. Bet vismaz saprast, teiksim, kāda ir šī te atšķirība. Ja. Pašlaik ir tā, kad varētu teikt, kad ir iespēja varbūt uz tādu samērīgu termiņu, vidējais termiņš kredītiem ir hipotekāriem kredītiem 20-25 gadi. Es teiktu, ka tas ikmēneša maksājums būs līdzvērtīgs vai atsevišķās kombinācijās zemāks par šo te īres maksājumu. Protams, jāņem vērā, ka kredīta saņemšanai papildus visādi nosacījumi, tā skaitā arī pirmā iemaksa jābūt. Ja? Tad pirmā iemaksa un iegādes procesā arī iedzīvotājiem ir jārēķinās ar papildus izmaksām, kas ir par nodokļiem, nodevām un tā tālāk. Tad, jāieguld sākotnējiem ieguldījumam jābūt. Bet arī pašā laikā, ko nozīmē iegādāties savu īpašumu, tas nozīmē tādu labu investīciju nākotnē. Ja? Pašlaik, protams, apzinoties to sūro pieredzi, ko visticamāk ir daudz izgājuši cauri šai lielajai finanšu krīzei, kas ir bijis. Ja? Ir diezgan lielas bažas par to, kas tad, vai nebūs tā, kad es iegādāšos kādu īpašumu un atkal tās cenas nokritīs tik strauji, ka es būšu tādās lielās sprukās.
Bet es gribētu teikt, ka pirmām kārtām Latvijas īpašuma cenas, nekustamā īpašuma cenas nav vēl pietuvušās iepriekšējās tās 9. 10. gada krīzes apjomiem. Tad cenas bija daudz reiz augstākas. Un mēs vēl neesam, mēs tikai vēl ejam uz to, mēs vēl to līmeni neesam sasnieguši. Tā kā, un arī tās prognozes, ja tās cenu svārstība kaut kāda apstākļa dēļ var notikt, viņas var mazliet pasvārstīties, bet ilgtermiņā, jebkurā gadījumā šīs cenas, sliktākajā gadījumā, protams, katra situācija ir individuāla, bet sliktākajā gadījumā viņas saglabāsies tādā esošajā līmenī, tas ir tāds sliktākais gadījums. Ja mēs raugāmies pāris 5 gadu salīdzinājumā pirms 5 gadiem un tagad, noteikti, ka šīs nekustamā īpašuma cenas ir krietni pieaugušas. Ja? Un tādā veidā tas, ko arī mēs redzam no mūsu klientiem, kad pat sākotnēji iegādāties tas mazais dzīvoklis, varbūt kaut kādā Rīgas centra tuvumā jaunietis sāk strādāt, viņam ir apstākļi, ka viņš var iegādāties šo īpašumu. Viņš iegādāja šo īpašumu, tad, kad viņam mainās dzīve, parādās bērni un ir vēlme kaut kur citur dzīvot, viņš izmanto šo iepriekš iegādāto īpašumu jau kā atspērienu punktu nākamajam. Ja? Viņš pārdod šo dzīvokli, viņš nodzēš kredītu iepriekšējo, viņam paliek pāri šī papildu summu, un viņš šo summu iegulda nākamajā dzīvoklī kā pirmā iemaksā. Ja? Tad no tāda finansiālās puses teiktu, ka noteikti, kad šī mans skatījums, kad iegādāties, vislabākais gadījums, protams, iegādāties pa saviem līdzekļiem, ja? Bet ja nav sev līdzekļi, tad ir kredīta palīdzība, bet principā iegādāties tādā ilgtermiņā ir tāds matemātiski, lielākoties viņš būs izdevīgāks darījums. Ja? Bet, protams, ka šeit tā ir tikai viena puse, tā ir tāda finansiālā puse, ja, un tad ir tas emocionālais, kur tad ir jau daudz citu apsvērumu par emocionālo viedokli. Ja. Jā, šeit atkal katram vairāk jāizvērtē tās savas prioritātes, ja, vai izīrēt un izpētīt, vai ir piemērota vide un tā tālāk, vai tādā ilgtermiņā jau iegādāties īpašumu. Ja, bet jebkurā gadījumā es gribētu vērtēt, kad arī uz Baltijas fona raugoties, kad dažādā veidā var salīdzināt, bet principā Latvijā ir pieejams nekustamais īpašums. Ja? Ja mēs arī raugāmies šo vidējo algu pret kvadrātmetru cenu, ja? Latvijā ir pieejams nekustamais īpašums. Ja? Es pieļauju, ka daudzās valstīs, varbūt, kur latvieši pašlaik uzturās un ir tā matemātika pavisam droši vien ir savādāk. Ja? Ja mēs pieņemam, kad Latvijā, pieņemsim tādu vidējo algu virs 1000, ja, 1100, tas ir tāds 1 kvadrātmetra cena, teiksim, padomju laika dzīvoklī. Ja. Tur tad vienkārši var saprast, kādas ir tās attiecības daudzās valstīs. Ja, teiksim, Lietuvā un Igaunijā šī attiecība, cik es daudz kvadrātmetrus var nopirkt par 1 mēneša algu, ja, ir daudz mazāk kvadrātmetrus nekā Latvijā. Ja. Latvijā tā situācija ir diezgan vēl pieejama. Jā, tāda laba ziņa mūsu tautiešiem, kuri plāno atgriezties. Jā, un arī atgriežoties mūsu tautiešiem, arī šīs situācijas dažādas saistībā ar mājokļiem. Ir citi, kur jau ir ārvalstīs strādāt iekrājuši jau, kā minējāt, var uz saviem līdzekļiem iegādāties, bet ir tā, ka ir iekrāta kāda summa, jā, teiksim, tai sākuma iemaksai, bet, lai iegādātos jau mājoklī, vēl nepietiek šo līdzekļu. Un jau minējāt arī par šo hipotekāro kredītu. Kādi varbūt, jā, bankām, protams, ir dažādi, kā viņi izvērtē, bet kādi tā kopējie kritēriji, kas tiek vērtēts, lai piešķirtu šo hipotekāro kredītu? Es varbūt tā kopumā galvenās sadaļas izstāstīšu, ar ko jārēķinās. Jārēķinās ir ar bankas vērtēs ienākumus. Kādi ir ienākumi, stabilitāte, kāda ir vēsture un kāda ir regularitāte. Nav obligāti strādāt Latvijā, tādā ziņā, ka darba devējs nav obligāti Latvijā, ja? Jo pašreizējos apstākļos šī attālinātais darbs ir devis arī iespēju daudziem attālināt strādāt ASV un tā tālāk, un arī ir šie uzņēmumi, kas it kā ir Latvijā bāzēti, bet viņi strādā uz citu valstu tirgiem, arī tādi ir, ja, teiksim, tur Latvijas vienraģi un tā tālāk, ja. Tā kā tas primārais, ka nav obligāti jābūt tam darba devējam Latvijā, kur fiziski mēs varam aiziet un apstīties, jā, šis ir uzņēmums, kurā šis cilvēks strādā, bet ir svarīgi, kad tam iedzīvotājiem ir iespēja strādāt no Latvijas. Ja. Principā tas, ko mēs saskatītu, kad šis iedzīvotājs, kurš iegādāja šo nekustamo īpašumu, tad arī šeit uzturās un šeit arī atrodas, un tad viņš no tā īpašuma arī strādā tādai privātai vajadzībai, personas dzīvošanai šeit.
Un attiecīgi tad ienākumi jāsaprot, kā tad tiek apliecināti ienākumi. Skaidrs, kad būs jautājums, tur būs ļoti individuāli, protams, tie gadījumi, jā, jo tad, kuri nodokļi tiek maksāti, kurā valstī, jā, un tad viens ir tas, ko mēs varam redzēt valsts ieņēmuma dienestā, kāda informācija ir, un varbūt kāda tad informācija varbūt papildus var tikt iegūta. Jā. Svarīgi ir tas, ka ienākumu valūtai jābūt eiro vai dolāriem. Citās bankās varbūt tā pieeja ir savādāk, ja es dotajā brīdī par Luminor bankas to pieeju skaidroju. Tas ir vairāk saistīts ar dažādiem regulātoru prasībām un uzstādījumiem, jo jāņem vērā tas, ka mēs izsniedzam kredītus eiro, un arī ņemot kredītu, ja tev ir ienākumu valūta dolāri un maksājot eiro kredītu, ir jāņem vērā tas papildus risks, kas ir ar šo te valūtas svārstībām. Ja? Kad valūtas svārstoties var veidot gan patīkams, gan ļoti nepatīkams brīžus kredītu maksājumu izpausmē, ko tad man tas maksā tam ikmēneša budžetam. Ja? Vēl jāņem vērā tas, ka banka skatīsies ienākumu un kredīta saistību savstarpējā attiecību, ja? Skatīsimies, kāda kopējā kredīta, kas tiek maksāta un kāda ir šī te ienākuma puse. Ienākumi, šī attiecība principā ir tāda vadlīnija ir līdz 30, nevajadzētu vairāk par 30% šo te slieksni sasniegt. Proti, ja man ir 1000 eiro ienākumi, tad es par visiem kredītiem kopā, man nevajadzētu vairāk maksāt par 300 eiro. Ja? Tāda vienkārši tā matemātika. Jo lielāka ienākumi, jo tā proporcija var mazliet palielināties, bet principā tādai vadlīnijai nevajadzētu būt tā, ka es tagad atvēzēšos uz 70% no saviem ienākumiem, maksāšu tikai par kredītiem vai pusi no saviem ienākumiem par kredītiem. Tas ir ļoti agresīvi, ja? Jo ir papildus lietas, kas ir iedzīvotājiem jāsadz un ar ko ir jārēķinās. Tad papildus ir jautājums par kredītvēsturi. Ja, vai ir visi maksājumi veikti bez kavējumiem un noteiktajā laikā. Tas ir visi pieejamie reģistri un arī papildus informācija publiskās un varbūt kredīta informācijas birojos par to, kādi šim te klientam ir kredītvēsturi. Teiksim, tie ir tie galvenie trīs bloki. Ja. Es pieļauju, ka šeit aktuālākais varētu būt šis ienākuma jautājums. Ja, un viens ir, ja darba vieta ārzemēs, un es varu strādāt šeit, saglabāju šo ārzemēs darba vietu ir viens stāsts. Otrs stāsts, kad es esmu tikko atbraucis vai kaut kādu ilgāku laiku un jau sāku strādāt šeit. Un tad ir jautājums arī par to, cik ilgi tad jābūt šeit darba vietas pieredzē, vai ja man ir darba vieta sarunāta jūnijā, un tad es braucu, un vai man maijā jau iedos kredīti, jau es varēšu jau dzīvot. Jārēķinās ar to, ka bankas prasa tādu nelielu stabilitāti, ja? Tā, ka pirms darba attiecību uzsākšanas vai tikko viņas ir uzsāktas, bankas izvairīsies izsniegt kredīti. Ja? Bankas tomēr vēlēsies sagaidīt, kad vismaz pārbaudas laiks ir beidzies. Ja? Bet, principā, tāds 6 mēnešu periods, 6 līdz 12 mēnešu periods tāds jau, kas tā kā apliecina šī darba vietā. Jo dažādi var būt gan tās ekspektācijas no darbinieka, gan no darba devēja, var būt savādākas un atšķirīgas un var neizveidoties, vienoties par kaut kādu darba attiecību saglabāšanu. Tā kā, vismaz tas pārbaudas laiks ir tāds minimālais periods. Bet, protams, ka šeit arī vienmēr tiek skatīts arī nozare, industrija un iepriekšējā pieredze. Ja, tas vienmēr palīdz un ir kā papildus arguments. Ja mēs redzam, ir tāda augsti pieprasīta darba nozare un specialitāte, tad bankas skatīsies tā elastīgāk un saprotot, ka visticamāk šī darba vieta nebūs problēmas atrast. Ja. Tā kā, tas arī diezgan individuāli. Jā, tas jebkurā gadījumā, ja ir noskatīts mājoklis un nepieciešams šis hipotekārais kredīts, tad pirmais solis, tad vēršamies bankā, jau runājam, vienojamies, kādas ir iespējas un kādi ir nosacījumi. Pavisam noteikti. Es teiktu, ka visām bankām Latvijā ir iespēja attālināt, pieteikties konsultācijām. Protams, jāstāsta, vai ir šī digitālā autoritāte, identifikācija, ja Smart ID vai Smart ID un tā tālāk, kādas ir iespējas. Bet, principā, pirms jau mēs plānojam vai plānošanas posmā, ka mēs domājam par to nekustamo īpašumu Latvijā, un ja tas saistīts ar hipotekāro kredītu, piesakamies uz konsultāciju bankā. Ja? Un to var izdarīt attālināt, tas ir bez maksas. Ja? Un izrunājam tos jautājumus, kas ir aktuāli, izrunājam manu konkrēto situāciju, man ir tāda situācija, es plānoju darīt tā, kā jūs uz to skatieties. Protams, ka tādā sākotnējās konsultācijās arī būs diezgan vispārēja atbilde,
Bet reizēm tas ļoti var palīdzēt. Un tad, attiecīgi, kad jau tas process ir, tad attiecīgi jau diezgan var konkretizēt jau to. Gan jūs zināsiet precīzi mājokli, gan arī jau zināsiet konkrēti kāda ir tā situācija. Jā, un pieteikties uz konsultāciju vai pieteikties kredītam, principā tas, ko jums vajag darīt, jums vajag pieteikties kredītam, tādā veidā jūs saņemsiet šo konsultāciju. Un principā pieteikties var bez konkrēta īpašuma, atzīmējiet apmēram vēlamo, uz kādām summām jūs skatieties un uz kādu virzienu jūs domājat. Un tad jau attiecīgi sarunāšot ar bankas darbinieku, jūs gūsiet šo situācijas izklāstu un kāda tā kopējā bilde varētu būt. Jā, paldies. Un teikšu paldies mūsu viesim par šo visu pilnvērtīgo un interesanto stāstījumu un informāciju. Es domāju, noteikti mūsu tautiešiem tas noderēs un jā, tādā kopumā savēlkot, noteikti tāda labā ziņa ir, ka īpašumi mums Latvijā vēl joprojām ir mājokļi, tad izvērtējam arī visus faktorus, kas pašiem būtu svarīgi, tad gan mājokļa stāvokli, tehnisko stāvokli, gan arī varbūt vidi apkārt un pieejamību dažādu papildus, kādu, teiksim, medicīnas iestādi, skola un tā tālāk, kas mums katram ir svarīgs. Un, ja ir nepieciešama palīdzība, ja nepieciešams kāds arī varbūt kredīts, tad noteikti skatāmies, ko mums arī mūsu Latvijas bankas var piedāvāt. Jā, paldies. Jā, paldies, un pavisam noteikti izmantojam attālinātās iespējas. Es domāju, ka Latvijā ir Covid laikā, varbūt, ja vēl kāds nebija digitalizējies, tad Covid bija ļoti liels migrinājums, lai padarītu visu digitālu un attālinātu. Es teiktu, ka jau ļoti daudz ko izdarīt attālināti, jau visus mājas darbus un visas tās sagatavas jau var izdarīt jau vienalga no kuras vietas pasaulē, un tad jau attiecīgi jau tā klātienes apskatīšana, iepazīšana varētu būt tikai šeit, bet principā ļoti liela daļa jau var izdarīt attālināti. Jā, vēlreiz paldies mūsu ekspertam Kasparam un paldies mūsu skatītājiem, kas skatījās. Un nobeigumā atgādināšu, ja jums rodās vēl kādi jautājumi saistībā ar darbu meklēšanu Latvijā, atgriežoties vai par kādām sociālām drošības jautājumiem, starpvalstu nodokļu jautājumiem, tad noteikti varat vērsties pie mums, pie Nodarbinātības valsts aģentūras Eures konsultantiem. Mūsu saziņas kanāli arī ir dažādi, gan Zoomā mēs esam pieejami, gan mūsu mājaslapā jūs varat pieteikties arī uz konsultāciju, gan arī tiešais čatā ir pieejams mums katru piekdienu. Tā kā varat izmantot šīs iespējas. Un, jā, novēlēšu tad visiem veiksmi un gaidīsim arī atgriežoties Latvijā. Paldies visiem! Jā, paldies!